Labrīt, dārgie draugi! Šodien no rīta klausos radio, dzirdu ziņās prieka vēsts. Rīgā šodien notiek sen gaidītais praida gājiens. Un šim te atgadījumam tika pievērsta ļoti, teiksim tā, no ziņām, no 5 minūtēm, 2 minūtes tiešām bija veltītas šim te atgadījumam. Jums vajadzēja redzēt manu sejas izteiksmi. Es īsti nesaprotu, vai es esmu priecīga, vai es esmu noskumusi. Es domāju, uznāca tāds, kā saka, hits, ja? Mode. Labi, uznāca, pārgāja un viss, nomierinājāmies. Pagāja, ejam tālāk. Nē. Mums tomēr vajag šo te postulēt, ka tā ir norma. Un saprotiet, ja es atminos sevi, un jebkura māmiņa, kura ir gaidībās ar savu mazo bērniņu, ir tēvs un māte, un viņi iet pie ārsta un skatās sonogrāfijā, kāds tad dzimumiņš būs. Ziniet, es vēl nekad neesmu sastapusi, kad būtu, teiksim, ANO, ja? Ka viņi tur gaida, nezinu, teiksim, kurmi vai piļknābi, ja? Saprotiet, ja kāds grib būt par kurmi un piļknābi, taču esiet sēdiet savā alā un miers. Tas nav jānes ārā un jātais par normu. Tas ir mans viedoklis. Jebkuram ir tiesības būt par to, ko viņš grib. Iedomājies, šodien viņš būs zilonis, ja? Whatever, ja? Bet, saprotiet, ko es ar to gribu teikt, ka mēs audzinam šobrīd slimu, kroplu un nekur nederīgu paudzi. Paudzi, kuri ir tik vāji, kuri nebūs spējīgi ne karot, ne zemi apstrādāt. Paraugieties apkārt, kādi ir mūsu lauki, aizauguši ar krūmiem, kuitiem, kaut kādiem, pāraugušiem stiebriem. Mums ir ērces, mums ir čūskas, mums ir mošķi, košķi, odi un tā tālāk. Tas ir tikai tāpēc, ka mēs nekopjam savus laukus. Mēs izzāģējam savus mežus un vedam prom no savas valsts. Un tā pašā laikā mums granulas, ja, vai briketes vai malku ir praktiski vecam cilvēkam, pensionāram neiespējami nopirkt. Kauns par tādu valdību, kas pieņem šādus lēmumus. Izbeidziet vienreiz ņirgāties pa Latviju tautu. Tas ir mans viedoklis. Varbūt kādam ir cits viedoklis. Es labprāt padalītos ar jums komentāros. Izsakiet savu viedokli. Uzklausīšu, atbildēšu. Bet kaut kas mums ir ar steigu ir jāmaina. Tā nevar. Mēs esam izpārdevuši visu, ko vien varam izpārdot. Vairāk jau, es nezinu, vēl ir kaut kas palicis, bet uz kurien mēs ejam? Cik tālu? Jaunieši nezin, kur piens rodās. Piens rodās veikalā, no pulvera. Kauna lieta. Es uzskatu tā, ka kamēr valdībā, kamēr politikā nebūs ieviesta, teiksim, atbildība, kad ir krimināla atbildība, kad ir tikai politiskā atbildība valdības līmenīs esošajiem, sēdošajiem, ja? Nekādas kārtības nebūs. Paskatieties, Krauzi nometa par izzakšanu, par izsaimniekošanu, un tālāk kas? Siliņu nometa, un kas tālāk? Starp citu, Siliņas valdība mums izmaksāja 79 000. Tikai par to, ka viņa tika gāsta. Vai tas jums šķiet normāli? Par ko? Par ko tika izmaksāta kompensācija tiem, kas vairāk tālāk netika pagarināti? Ja tev ir izteikta neusticība, tad viss cauri tev nekas nepienākās. Ej prom, staigā, meklē savu darbu. Bet nē, viņam iedod vēl kompensāciju, un viņš sēž tai pašā gandrīz amatā. Tas jau nav normāli.
Mani sauc Dace Veingartnere. Piesako šim kanālam. Padalies ar šo informāciju. Lai tev brīnišķīga šī diena!